Pirms nedaudz dienām portālā Jauns LV bija atrodama kāda ziņa ar virsrakstu: no tā izdzīvot nevar. Pensiju apmērs samazinās visā Eiropas Savienībā, bet Latvijā katastrofāli. Uzreiz jautājums. Tev pasaka priekšā, ka Latvijas un Eiropas pensiju sistēma ir grābeklis, bet tu uz tā tik un tā kāp? Kāpēc? Šis kāpēc netiek atbildēts no to daudzo puses, kur vienkārši dara, tāpēc, ka tā ir pierasts, tāpēc, ka viņi uzticās kaut kādai valsts loterijai, ka viņiem nākotnē kaut kas būs, jo citiem taču bija aizmirstot to, ka, kad viens režīms krita, tad ar uzviju uzmeta ļoti daudzus tūkstošus vecāka gada gājuma cilvēkus. Bet es izlasīšu jums pašu šo rakstu, kurš ir satura ziņā visai īss. Eiropas komisija nu pat publiskoja ziņojumu par 2024. gada novecošanos. Un tas ir satraucoši un nepatīkamu ziņu pilns gan Eiropas, gan konkrēti Latvijas pensiju sistēmai. Saskaņā ar Eiropas komisijas ziņojumā izteiktajām prognozēm līdz 2070. gadam gandrīz visās Eiropas Savienības dalībvalstīs samazināsies vidējās valsts pensijas apmērs salīdzinot ar vidējo saņemto atalgojumu. Turklāt vislielākais samazinājums tiek prognozēts tieši Latvijai. Ja pašreizējā vidējā valsts pensija pret vidējo algu Latvijā ir 25,5%, tad 2070. gadā valsts pensijas un vidējās algas attiecība kļūs gandrīz 2 reizes zemāka, tikai 13,5%, informē Latvijas avīze. Tas nozīmē, ja Latvijā cilvēks, kurš saņēmis algu vidējās algas apmērā valstī un nav uzkrājis neko papildus, aizejot pensijā, 2070. gadā saņems tikai valsts pensiju 13,5% apmērā no līdzšinējās algas. Tātad viņa dzīves līmenis un finansiālās iespējas samazināsies gandrīz 8 reizes. Pārvēršot šo skaidļus eiro, 2070. gadā cilvēks, kurš saņem piemēram 1000 eiro lielu algu aizejot pensijā, varēs rēķināties ar pirmā līmeņa pensiju, proti tikai 135 eiro apmērā. Lieki teikt, un es palabošu, nav lieki teikt, ka par tādu naudu nevar izdzīvot pat tagad, kur nu vēl 2070. gadā. Eiropas komisijas prognoze par pensiju sistēmas nākotni tiek būvēta balstoties uz pieņēmumu, ka pensiju veidošanas politika paliks nemainīga. Tāpēc Eiropas komisija norāda, ka privātais finanšu līdzekļu uzkrājums vecumdienām, tas ir pensiju 2. un 3. līmenis, ir galvenais veids, kā nodrošināt sev kaut cik pieņemams vecumdienas un papildināt vairāk nekā pieticīgas valsts pensijas. Jautājums. Vēlreiz tas pats, ko ievada daļā jau pieminēju. Tev pasaka priekšā, ka Latvijas un Eiropas pensiju sistēma ir grābeklis, bet tu tik un tā uz tā kāp. Jautājums ir, kāpēc? Kāpēc tu piedalies loterijā? Kāpēc tu uzticies šādai brūkošai sistēmai, kas sevi sauc par valsti, par Eiropas Savienību? Kāpēc tu tādiem uzticies? Kāpēc tu neusticies savai sirdsapziņai, savai galvai? Mēs visi esam gājuši skolās, vairāk vai mazāk mācījušies, un it kā saprotam to, ka aprēķinot, cik cilvēks var atlicināt no savas algas, nedodot morālo kropļu valstī pilnīgi neko, var sakrāt, pat strādājot krietni mazāku dzīves laiku, savai pensijai nekā paļaujoties uz šādu morālo kropļu brūkošo sistēmu. Šis Titāniks grimst. Kāpēc tu gribi uz to paļauties? Kāpēc tu gribi zvejot zivis akā? Tāpēc, ka tu baidies no sankcijām, ko morālo kropļu vara varētu darīt, ja tu tā nedarīsi, kā no tevis to prasa vai sagaida? Ko vēl tu esi gatavs darīt tādēļ, ka morālo kropļu idiotu vara var tev uzlikt kaut kādas sankcijas? Jā, afēras laikā jau daudzi pašapliecinās un pierādīja, cik viņi ir spējīgi izkalpoties kropļu varām un darīt to, ko liek izdzimteņi. Kur tad jūs visi palikāt, tie uzpurnēni, tie nošļurotie idioti?
Kāpēc idioti? Tāpēc, ka jūs darījāt to, ko jums lika. Baidoties, ka jums nebūs citu iespēju dzīvot un strādāt, ja jūs nedarīsiet, ko jums liek. Tieši tāpēc, ka jūs bijāt gļēvi, tik daudz arī tika pazemoti cilvēki. Arī tie, kas pretojās, arī tie, kas ar vien tiek vajāti, arī tie, kuriem tiek piekarināti cita pēc citas lietas, safabricētas lietas uz melu pamata, jo daudz bija gļēvi. Un tagad atgriežoties pie pensiju tēmas, tu vēl gribi daudz strādāt šai valstī? Ko tu vēl gribi darīt kakla kungu labā? Un tev sirdsapziņa nemaz neieslēdzās par to, ka tu pats vari dot saviem vecākiem vai saviem tuviniekiem, nevis šai valstī, nevis tai parazītu varzai, kas paņem no tevis entos procentus gadu no gada un tev atpakaļ neatdos, kuri gaida, ka tik tu ātrāk atstieptu kājas, lai varētu to piesavināties un pārdalīt sev un saviem radiem. Šai zarāzu sistēmai, šai parazītu sistēmai ir jāsabrūk. Un tu vari tam palīdzēt notikt. Ja tev domāšana strādā un ja tev sirdsapziņa ir, tu zinās, kā to darīt, jo katram ir savs iespēju ceļš, kurš ir ejams. Nesadarbojieties ar noziedzniekiem. Nepildiet noziedznieku pavēles. Viņu likumi ir izveidot, lai šie morālie kropļi varētu bīdīt savus pārākumu tiesības. Šie likumi, viņu likumi izveidoti, lai viņi paši ar tiem varētu manipulēt jūs, pātagot jūs, un vajadzības gadījumā tos selektīvi attiecināt pret jums tā, lai jūs zītu stūrī. Es to zinu no savas pieredzes. Un tad, kad jūs saprotat, ka šī sistēma jūs vienkārši sakot izmanto, tad tikai pašsaprotam ir, ka jūs ne tikai domāsiet, ne tikai runāsiet par to, ka no šīs parazītu varas ir jāatkratās, bet arī dzen citiem teiksiet, nenodod savu sirdsapziņu. Nenodod savus bērnus. Domā un dari pats. Tādēļ ir katram sava galva un katram sava sirdsapziņa. Jo mēs ik viens par sevi atbildēsim nevis morālo kropļu varu priekšā, kā jums to skandē mīstaliņu varas, bet Dievu priekšā, no kura godīgiem cilvēkiem nav jābaidās. Jo Dievs neliek no sevis bīties vai baidīties. Tas, ka baznīcas kungi ir smadzenes izskalojuši un biedējuši ar sodiem, ar ellēm un peklēm, tie ir viņu saliktie akcenti. Bet mēs ik viens atbildēsim par sevi, kā esam dzīvojuši, kā dzīvojam un vai saglabājām savu cilvēcību visa savu mūžu garumā. Nekāpiet uz grābekļiem. Un kam ir dūša un sirdsapziņa, tie sapratīs savu ceļu, kas katram pašam ir ejams.